Šī zaļā kursa krāpniecība, kas izmaksā šausmīgi dārgi ne tikai latviešiem, bet visai Eiropas Savienībai, ja? Viņi jau noved pie tā, ja cilvēkiem ir slinkums paskatīties Latviju, teiksim, Eiropas vēsturi pēdējo 10 000 gadu laikā un konstatēt, ka vairāk sasilšanas ir bijušas siltākas kā tagad, un pēc tam bijuši mazie ledus laikmeti, un atbalsta šo, ko daži Nobeļa prēmijas laureāti sauc par blēdīgu politiķu un prostituētu žurnālistu izgudrojumu, ja šis zaļais kurs biznes, tad rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Bet principā es to saucu par rāpošanas Briseli. Ja mūsu ministrs varēja aizbraukt uz Briseli, iepriekšējais plešs Latvijas attīstībai, ja, un par 180 miljoniem atteikties no kurināmās kūdras no 2030. gada, tad kur tad bija tie protesti tad, ja, un nekas jau nemainīsies, tā kā ļoti vienkārši. Vai es paredzētu tādu vēsturē pavērsienu, ka kūdra, ka viens no Latvijas galvenajiem resursiem arī kurināšanā, ko savulaik arī tecēm bija speciāli paredzēts, kūdu purvi varētu to darīt, pēc tam no viņa atteicās, parādījās lētā gāze un citas lietas, ka to tomēr varētu izmantot? Pilnīgi pareizi, līdz 2002. gadam TEC2 strādāja ar kūdru tikai, un spēja saražot apmēram 800–900 megavatu. Tas ir gandrīz tik, cik viss Latvijas patēriņš, nodrošināt vislētāko Eiropā elektrības un stabilu cenu, bet te jau tā problēma ir cita. Tātad piespiežot, liberalizēt šo teiksim, gāzes krātu, kur mēs varētu tagad 2010. gada cenās uz 2–3 gadiem iesūknēt arī lētu Amerikas vai Norvēģijas sašķirināto gāzi, ja? Mums jau tā elektrība, pat ja mēs viņu ražot pa 1 centīmu kilovatā, mums jau viņa jāpārdod biržā. Un biržā vienmēr trūks, jo, piemēram, Lietuvai nojaucot atomelektrostāciju trūkst apmēram 70% elektrības, tātad līdz ar to mēs spekulējam šajā reģionā, kur Latvenergo, tad, kad ir nulles tarifs elektrībai, teiksim, Eiropas Savienībā, tad viņi paceļ dambi un uzkrāj ūdeni, un tad, kad uzlec kaut kādu savārijas gadījumā eiro pa kilo, tad viņi pārdod to elektrību. Un mēs jau no biržas pērkam. Cilvēki jau domā, ka ja mēs uzcelsim, ļausim Zviedriem uzcelt 1870 vēja parkus ar 15 gigavatu patēriņu, ja, kur Latvijai vajag 1 gigavatu, ka mums būs lēta elektrība. Viņa jau nebūs lēta, tāpēc, ka pusgadu tie parki stāv bez vējā, viņi nespēj 10% saražot, un atkal vajadzīgi ir fosili vai kaut kāda kurināmie bāzes enerģija. Ja. Un kamēr šī krāpšanās un visas Eiropas Savienības blēdības netiks pārtrauktas, un cilvēki neies nevis 30% Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet ies, teiksim, 90%, lai nomainītu kopā ar Ziemeļa Eiropas, kur ir līdzīgi apstākļi klimatiski, visu šo blēžu bandu, ja tos komisārus, tikmēr jau nekas nemainīsies. Kur tad ir šajā valdībā, kas notiks tagad ar šo te Piketu, nekas nemainīsies? Jūs esat aktīvs Saeimas deputāts, vai iekšā kulāros runā par kompensāciju palielināšanu, vai tas ir iespējams? Jo šobrīd 50–120 eiro par hektāru, kas tiek paredzēta, ir smieklīgi. Būtībā te jau cilvēki runā, tā ir nacionalizācija. Mums it kā mēs šķir, bet jūs tur neko nevarat darīt. Saprotiet, ja mums ir budžets, teiksim, 16, plus mīnus 16 miljardi, tad mēs atkal aizņemsimies šogad 3 miljardus. Kāpēc? Ja? Tāpēc, ka mums ir iepirkuma meistari. Jūs saprotiet, kas ir koalīcijas valdība, ja? Ministrijas nevis valdība lemj par vienu objektu visi kopā, kas valstī ir attīstībai vajadzīgs, bet sadala šo naudu starp ministrijām. Un, piemēram, klimata un enerģētikas ministrijai ir vairāk kā miljardu, ja? Tātad to kontrolē Zemnieku savienība, kur kontrolē Lemberga Ventspils partija, un tad notiek tas, kas notiek. Ja? Mēs varētu skolotāji maksāt, teiksim, 3000 eiro uz rokas minimums. Ja? Mēs varētu visu ko, bet mēs būvēsim Rail Baltica pa 8 miljardiem, faktiski pa 15 miljardiem. Ja? Un būvēsim, teiksim, tādas stacijas, kuru nekāds vilciens te cauri neies un tā tālāk. Ja? Tātad mums ir iepirkuma meistari sadalīti ministrijās, kuriem katram ir jāiztērē tas miljards, plus mīnus, vai ne? Dažiem drusku mazāk, dažiem drusku vairāk. Un nekad nebūs nauda kaut kādām tur kompensācijām un tiem, kas strādā, ja? Vai attīstībai, tāpēc, ka mums, piemēram, tas, ko sauc par pētniecību un attīstību, mums ir 1%, faktiski 0,7%. Ja piemēram, Ķīnā vai Ziemeļvalstīs ir no 3,5 līdz 5%, teiksim, Dienvidkorejā, Japānā.
Singapūrā, un mēs brīnamies, ka visur pasaulē attīstās 5 vai 7% gadā. Indijai pagājušajā gadā IKP 7, Ķīnai 5, Eiropas Savienība -0,6. Tas arī tas ir, ko nozīmē zaļais kurs. Tā ir naudas atmazgāšana bezjēdzīgās iepirkumos. Paskatieties uz to pašu Stradiņas slimnīcu, kur atkal 26 miljoni kā gadā, un neviens ne par ko neatbild. Jā. Tā kā nekas te nebūs. Kamēr netiks 2006. gadā izmesta jaunā vienotība, nekas nebūs. Tad kopumā pēc tā visa, ko jūs izstāstījāt, valstī trūkst kompleksa risinājuma, vispār valstiskā redzējuma skatījuma, lai visi darbotos kopā, nevis katrs savā stūrītē vilkt to deķīt un dalīt naudu. Pirmkārt, 2 lietas. Arī vajag vēlētājiem mainīt mentalitāti. Ja, piemēram, normālās valstīs kabinets nolēma kopā ar kopēju atbildību, kur viņi investē naudu. Vai viņi būvē ķēgumu hidroelektrostaciju vai Eiropā modernāko brocienu cementu šīferu kombinātu, vai sāk ražot automobīļus, vai lidmašīnas, vai fotoaparātus Minox, tad to var izdarīt 2-3 gados, ja visi kopā nolem šo naudu ieguldīt attiecīgā lietā. Ja jūs zināt, cik izmaksāja ķēguma elektrostācija? Viņi izmaksāja savā laikā 35 miljonu latu, un lai viņi nofinansētu, diennakts laikā tika izpilgti vērtspapīri, ko garantēja Latvijas banka. Jo nebija taču Startautiskā valūtas fonda, nebija Eiropas komisijas, no kā izdiedelēt kārtējos 3 miljardus. Ja? Un par 35 miljoniem laikā, kad viena britu mārciņa maksāja 25 latus, tātad britu mārciņās pa 1,4 miljonu britu mārciņām tika uzbūvēta ķēguma elektrostacija. Vai šodien tas būtu iespējams? Nebūtu. Bet pēc šī modeļa strādā visas attīstīto valstu valdības, ne Japānas, ne Dienvidkorejas, ne, teiksim, Taivānas valdība nesadala naudu ministrijām, lai atmazgā šo naudu katrs ministrs pēc saviem ieskatiem. Visi lēmumi, liela investīcija projekti, tiek pieņemti kopēji. Un, ja piemēram, valdība nolemtu tur 10 gados uzbūvēt atomelektrostāciju, tad tagad jau būtu nokomplektēti, teiksim, zinātnieki, kas sāk studēt šo te kodolu fiziku, būtu samaksāts ārzemju profesoriem, kas izveido šīs mācību grupas. Bet kas tagad notiek? Nauda tiek iedot vairāk kā miljards KEM, tā saucamai klimata un ekonomikas ministrijai, kuri atkal sadala saviem šo naudu iepirkumu meistariem. Vai tad jūs nesaprotat, kas notiek? Ja 1870 parki paredzēti, labi, tur daļa privāta. Bet, ja Latvijas mežiem uzspiež valdība kopā ar Latviju Energo būvēt kaut kādus 200 vēja spēkstacijas, tad iedomājieties, 300 metru tornis, pamati 2400 kubikmetru betonu, tad kam būs šie iepirkumi? Pie katra šī staba mežos ir jāpievelk ceļi, jāierīko kabeļi, kuriem aizsarg zonas, jāpiegādā betons. Tie ir valsts uzņēmumi. Faktiski viņš skaitās tā kā valsts pati nedarbojas, bet nodarbojas valsts uzņēmumu būvniecības Latvijas Energo. Bet kam jūs domājat būs šie iepirkumi? Viņi būs tieši tāpat kā tagad, ar skolām, ar slimnīcām, kuras nevar uzbūvēt līdz galam, kuras apstrīd ar Rail Baltica, kurš jau ir zaudējis savu jēgu. Tāds viss tas bizness mums ir. Dārgie iepirkumi, vēja parki, kuri neatmaksāsies nekad. Jo jūs neko nevariet sabiedriskā kārtā izdarīt, kamēr jūs nemainiet attiecīgi normālu politisko sistēmu. Paldies par viedokli. Aleksandrs Kiršēns šobrīd no Latvijas pirmajā vietā partijas. Tāda bukleta arī mums uzdāvināja. Paldies! Te ir attiecīgi, mēs jau arī par to esam stāstījuši, cik vajadzīgs ir betons. Tas bija apmēram pie 600 tonnām. 2400. 1000 kubikmetru, 2400 tonnas betona un 100 tonnas metāla armatūras. Un te jautājums par to, tad, kad viņi viņus utilizēs, kurš to visu raks un kā viņi to taisās visu? Zeme maksās tā kā Nīderlandē 20,000 hektārā, tad viņi būs apstādīti ar šiem betonu klučiem, kur jau būs novecojuši,